Un tas ir Kauss, kopš viņš spēlē Latvijas izlasē. Vakar ieguvām pirmā bumbu un arī šodien. Tīms šeit varēja būt pārkāpums Blūmam. Un Sandis Valters. Uvis Helmanis, vēl viens trīspunktnieks un precīzi. Jā, vakar Latvijas izlasē iemet 11 no 18 trīspunktniekiem. Kā mūsiem veiksies pret Spāņu zonas aizsardzību. Jakovičs trīspunktnieks un precīzi. Vēl viens trāpījums. Ginājuši tikmēr rezultātu 6-6 šobrīd. Biedriņš ceļš uz grozu vaļā un 2 punkti. Ieskrējies pat tālāk nekā no soda līnijas. Pabeidz vēlreiz mūsējā vadībā 8-6. Rejes pret Biedriņu un arī precīzs metiens. Pārvietošanās tomēr nav tik ātri. Trīspunktnieku iespējas rodās, precizitāte ir labi joprojām, tā kā cerams, ka ar laiku Spāņi būs spiest atteikties no soda līnijas metieniem Gazolam. Vēl viens trīspunktnieks Latvijas izpildījumā Uvis Helmanis. 4 precīzi tālmetieni jau pirmajās 5 minūtes vadībā. 4 no 6 trīspunktniekiem iemetuši līdz šim. Biedriņš saņem bumbu no Valtera. Tuvu grozam kustībā un vēl 2 punkti pret Gazolu. Ir trāpījuši lielāko daļu no saviem metieniem. Nu šeit Buržmā piespēle ar atsitienu izdarīja Fernandes. 5. numurs šeit viņš tagad brīvs stūrī un 3 punkti. Tas ir apsveicam un gandrīz arī izdevās. Aigars Vītols un 3 punkti. 5. trīspunktnieks Latvijas izlasē precizitāti. Pēc minūtes pārtraukuma Kalderons apstājas un uzreiz trīspunktnieks. Nu arī Spāņi parāda, ka viņi ir nemazāk bīstami no tālās distances. Ar bumbu ilgāk brīdi. Un Veselo pustālais pārrokām precīzi. Pār Garbahosam. Šķēle pret Kabezas. Un piespēl Grafam zem groza un no augšas eleganti. Nu Šķēle šeit ar savu manevru radīja situāciju. Grafs, Vītols un Valteram. Un vēl viens veiksmīgs metiens. 2 punkti ar sodu. 2 punkti ar sodu Latvijas izlasei. Un Sandis Valters uz sodlīnijas. Metiens ir precīzs. Tā varēja saprast, ka tiešām ir nolēmis par katru cenu to darīt. Un Garbahos ir rindā. Bet Armands Šķēle, lielisks caurgājiens. 7 punkti pēc kārtas Latvijas izlasē. Soliņi kopā 35 minūtes spēles laika Biedriņam vakar. Un šeit skaisti. Bernī Rodrīges un Pau Gazols. Pozīcijas soda laukuma vidū tagad saņem jau būdams ārpus soda laukuma grūts metiens. Gazols bloķē, Biedriņš atgūst bumbu un otrs metiens ir precīzs. Arī šeit ar atkārtot metienu Biedriņš ir sekmīgs. Helmans Biedriņam. Biedriņš iet soda laukuma vidū un precīzs metiens pret Gazolu. Arī ar pretestību. Vaikulim. Vaikuls iet cauri. Viņa pirmais metiens šajā čempionātā ir precīzs. 2 punkti un atkal Latvijas komanda vadībā. Portugāla. Pat bija precīzs metiens Sandis Valters, vēl 3 punkti pēc ilgāka pārtraukuma. Latvijas komanda atkal trāp vēl vienam uzbrukumam. Nu, nevajadzīgs metiens, varēja mēģināt pēdējā sekundē iemest paši. Tagad iemet Kalderons un iznāk -5 pēc puslaika. Jākmenes. Un pārmet pāri šoreiz. Nenorieģēja Biedriņš un Kalderons. Un Biedriņš bloķē metienu. Ties Kalderons arī ļoti veikli nospēlē, vēl precīzi atspēlē pēc tam savējiem un redzam Spāņi iemet 2 vieglas punktus. Aizsargi neizmanto iespēlē Biedriņam tāpat labu māņu kustību un arī precīzs metiens no groza apakšais. Spāņiem 11. numurs, viņš ar bumbu šobrīd zem groza. Nevisai veiksmīgi piespēle, bet tā paliek pie Spāņiem, pie Garbahos un vēl viens 3 punktnieks. Jā, vēlreiz Biedriņam, Biedriņš pret Gazolu. Izspēlē ārā Jakovičam, māņu kustību, iet soda laukumā, vēl viena piespēle. 5 sekundes paliek, Veselovs no stūra un precīzi 3 punkti Pāvēlam Veselovam. Gazols arī izmēģina tālmetienu. Nu, šobrīd var iemest visi. Tieši 2 garākie spēlētāji ir pēdējie, kas trāpījuši. Lai gan ar garajiem mazliet tie resursi varētu būt knapāki tagad, kad ir piezīmes Veselovam un Helmanim, bet Spāņi ir ieskrējušies. Lums, Jakovičs. Un izdevās iespēlēt Biedriņam un arī precīzs metiens izdevās. Šķēle arī iesaistījās. Var iet līdz galam, aiziet līdz galam, lieliski nobremzē tempu, atkal savā stilā. Tagad arī Šķēle Rodrīgesam gandrīz izsit bumbu. Un Gazols, Marks Gazols šoreiz iet līdz bumbu. 2 spēlētāji katrs savā pusē, tagad var iet tuvāk grozam, viņš to arī uzreiz dara. Atspēle Šķēlēm un 2 punkti. Ciprus, tagad Šķēle Grafam. Un precīzs metiens. Nu, Šķēle radīs vairākas situācijas. Spāņi pēc puslaika sākuma it kā apliecināja to, ka jā, viņi grib paturēt šeit, teiksim, savas tiesības un būt dominējošie laukumā, un lai nerodas šaubas, kurš te ir saimnieks un kuram šovakar jāuzvar.
2 gadus vecam spēlētājiem ļoti labi rādītāji, komandas līderis faktiski. Un Jāņa Blūma precīzi 3 punktnieks. Čempionātā bija salīdzinoši mazāk, tagad viņš var izvērsties, viņš ir galvenais saspēles vadītājs, bet Marks Gazols tikmēr Valteram uz otru laukumu pusi atpakaļ Blūmam. 3 punktnieks un precīzi. Tā kā precizitāte nekur nav pazudusi, to vajadzēs likt lietā. Un ātrs 3 punktnieks un precīzi. Rodrīgas 8 gadus jau spēlē Unicaja komandā, un šeit arī Latvijas komandai veiksmīgs uzbrukums. Lai Unicaja sastāvā 10,8 punkti. Labs rādītājs Biedriņš atkal izsīna bumbu pie pretinieku groza un gūst arī 2 punktus. Vēlreiz Bernī Rodrīgas. Šeit Burzmā ar atsitienu. Tur bija 3 mūsu spēlētāji apkārt. Markam Gazolam bija maz cerības sekmīgi uzbrukt, bet lielisks ātrais uzbrukums Latvijas komandas izpildījumā. Sandra Valtera piespēle Veselovam noslēgumā, un arī Pāvels Veselovs gūs jau 7. Uz malu Veselovam šķēles caurgājiens. Aiziet līdz galam 2 punktu ar sodu. Jā, šeit par ātru varbūt. Saņem bumbu atpakaļ. Ļoti labi bumbas kustība. Šķēle. Un vēl 2 punktu caurgājienā. Nu, lielisks. Vēl viens caurgājiens. Veselovs šeit māju kustība. Garbahos. Labi 2 māju kustības un iemet ar labo roku. Rādīja sākumā gājienu uz kreiso pusi. Veselovs uzbrukumā jūtas aizvien drošāk. Garbahos 10 punkti. Vēl viens precīzs tālmetiens. Biedriņš saņēmis bumbas sodu laukumā. Gazols atkāpjās un Biedriņš var gūt vēl 2 punktus. Kopā jau 17. Tāds, zināms, taupīgums spēlē bija jūtams. It īpaši otrajā puslaikā. Bet, to, kas ir ietaupīts šodien, būs jāliek lietā rīt, un 6 sekundes paliek Latvijas izlases rīcībā vēl mainīt spēles beigu rezultātu. Neizdosies. Ripinot bumbu pa grīdu, tas neizdosies. 93-77. Spānija ir pieveikusi Latviju turnīru 2. dienā, bet patiešām